atriebība, aizstāvēšana, pāreja un publisks gods. Process, ko tu gāji kopā ar Dievu, ir pabeigts. Tava ceļojuma daļa, galvenais, noteiktā cīņa priekš tevis, lai tiktu nākamajā procesā. Ir instrukcijas pēc pabeigšanas, un te tas būs. Tas dos tev skaidrību, kas notiek tagad, vai tu jau tam gāji cauri. Dievs deva man sapni. Jūs daudzi zinat, ka tad, kad Jēzus nomira pie krusta, viņš teica, ka tas ir pabeigts. Viņš no nāves uzreiz neuzcēlās. Tas neaizņēma arī ilgu laiku. Viņš pēc 3 dienām uzcēlās, bet bija laika loks pirms augšām celšanās. Specifiska instrukcija priekš šī laika loga. Pirms tu redzi savu jauno sākumu, tas ir pabeigts, bet ir laika loks, pirms tu redzi manifestāciju. Vispirms notiek garā. Augšām celšanās neaizņēma Jēzum ilgu laiku. Šis process neaizņem tev ilgu laiku, tu jau ej tam cauri, vai arī kādi ir pabeiguši šo procesu. Sapnī, es un grupa cilvēki esam ekskursijā, mums vajag iet uz turieni, lai tur nokļūtu. Mums ir bagāžas, lietas ar mums. Bagāža ir tas, kas tev vajadzīgs, vai nav vajadzīgs. Bagāža var būt arī kā cilvēks, domāšana, apstākļi. Kādam šī bagāža vajadzīga, kādam nevajag. Varbūt kas ir tavā bagāžas somā, ko vajag atlaist. Mēs gājām cauri dažādām vietām, lai nokļūtu galā. Mēs sākām kādā mājā, un tad mēs gājām ļoti garu ceļu, kur bija safārī zvēri, zālē blakus mums. Sapnī es un cilvēki gājām uz nākamo galamērķi. Nebraucām ar mašīnām, nelidojām ar lidmašīnām. Sapnī staigāšana nozīmē pacietība un izturība, pavadīt laiku ar Dievu. Dievs dod iespēju cilvēkiem nožēlot un pārbauda cilvēku sirdis, kamēr ej šo garo ceļu šajā ceļojumā. Gājām uz otru pusi, tā bija pāreja. Pāreja pēc pabeigšanas. Gājām liela grupa cilvēku, dažāda apkārtējā vide. Sākumā bijām kādā mājā, tad beigās bijām šajā garajā ceļā. Kamēr gājām pa šo ceļu, bija safārī dzīvnieki, gar kuriem ejot bija jāsaglabā miers, lai tīģeri lauvas nesaplosa. Garīgi šie dzīvnieki varētu būt uzbrukumi, kas ir tavā dzīvē, apjukums. Bija daži cilvēki grupā, kas gulēja zāles malā pie dzīvniekiem, turpinot skatīties un pārliecināties, ka tie, kas iet gar zvēriem, pāriet droši. Dievs nolicis specifiskus cilvēkus vietās, varbūt tā esi tu, kas lūdzas par tiem, kas iecelts tavā dzīvē. Varbūt tu to dari ģimenes vārdā, vīra vārdā, bērna vārdā, kalpošanas vārdā. Tu tiki nolikta vērot. Varbūt tavs aicinājums un uzdevums ir būt sargam. Tu esi kā Mūzus, Jozuā. Dievs lieto tevi vērot, kas notiek garīgajā pasaulē. Tā kā tu vēro, Dievs norieko cilvēkus, kas vēro tevi, vai esi paklausīga, vai ej cauri procesam ar Dievu. Sapnī tālāk. Neviens zālē netika ievainots, tie, kas skatījās. Kādi nokļuva tuvāk zvēriem, bet netika ievainoti, bet tie nedaudz ievainoja zvērus. Tie, kas skatījās, piekļuva tuvāk kara darbībai, un tas varētu būt kādam. Varbūt tu piegāji par tuvu kaut kam, kam Dievs teica neiet klāt. Nepaklausīji, darīji kaut ko, ko Dievs teica nedarīt. Tas tevi neiznīcināja, neizņēma tevi ārā, bet satricināja lietas. Tas varētu būt vīrs, bērni, kāds cilvēks kalpošanā. Sapnī tālāk. Ejot ar savu bagāžu, es pamanīju, ka tā ir atvērta un kādas lietas izkritušas. Es domāju, vai iet atpakaļ un paņemt lietas atpakaļ, kas izkrita. Kad skatījos, nevarēju saprast, kas ir izkritis, bet bagāža bija vieglāka. Atceries, ka bagāža simbolizē kaut ko, kas tev nav vajadzīgs, vai kādām lietām jānāk ārā no bagāžas. Atdalītam no prāta, no personas, no vietas, no lietām, apkārtējās vides, situācijas. Bagāža var būt jebkas, kas attiecas uz tavu personīgo situāciju. Kādam bagāža ir cilvēks.
pārējot. Lietas, kas izkrita no bagāžas, ir lietas, kam Dievs atļāva izkrist, kamēr ej šo procesu, šo ceļojumu. Atļāvi Dievam tevi tīrīt. Varbūt pat nepamanīji, kā Dievs lietas paņem prom, un kad tu to saprati, pamanīji, tu domāji, vai vajag doties un kaut ko darīt, lai ieliktu šo lietu atpakaļ. Dievs saka, nē, tev jāiet uz priekšu. Sapnī vārdā Ērika piedāvāja nest manu somu, manu bagāžu, jo viņas bagāža nebija tik smaga. Tā var būt persona, kas palīdz tev ceļojuma laikā. Dievišķa vai īslaicīga palīdzība, kas ilgst pārējo ceļa posmu. Es piedāvāju nest arī kādu viņas mazo somu, lai nav tik daudz vienā reizē. Ērikai sapnī bija 2 mazas somas, bet man 1 liela soma. Ērika gribēja nest savas 2 mazās somas un manu lielo somu. Tās 2 mazās somas bija ļoti maziņas. Dievs sūta kādu tev palīgā uz īsu laiku vai uz visu periodu. Viņa nes arī manu somu. Beigās man ideja nepatika, ka viņa nes manu somu. Viņa man atdeva somu un tā šķita vieglāka. Arī tu vari būt palīgs šim cilvēkam. Tu varbūt jau gāji tam cauri un Dievs saka, ka sezona ar šo cilvēku beidzas, jo pēc kāda laika sāku justies nērti, ka viņa tur manu somu. Atdodot somu tā bija vieglāka. Sapnī ejot tālāk, cilvēki traģiski tika nogalināti. Dievs teica, ka cilvēki nomira pārējā. Tu vari iet šo ceļojumu, bet tad vari krist grēkā, nepaklausīt Dievam, tad ir Dieva sods. Izrēlieši staigāja apkārt uz riņķa 1040 gadus. Sapnī cilvēkus notrieca mašīnas, vilcieni, bija traki, un iemesls bija nepaklausība, steiga un vienkārši nepievērs uzmanību. Līderis, kas vadīja cauri, kas ticēja Dievam, brīdināja par sarkano gaismu, bet cilvēki gāja tāpat un mašīna notrieca. Citi gāja ļoti ātri, ka nedzirdēja brīdinājumus. Citi dzirdēja līderi, bet vēlējās steigties. Tā ir nepaklausība. Citi gāja pārāk ātri un nepievērsa līderim nekādu uzmanību. Nepievērs citiem uzmanību, jo ne visi ir paklausīgi, bet vairums sapnī cilvēki pievērs uzmanību līderim. Šī pāreja ir pēc pabeigšanas. Dievs ir nolicis cilvēku, kas palīdzēs iet cauri. Pievērs uzmanību, kā svētais gars tevi vada. Daži cilvēki bija jau modri par izaicinājumiem, kad tie nāca, un automātiski zināja, ko darīt, pirms līderis teica kaut ko. Kādi no jums tu jau juti garā un neko nenokavēji? Ja mazliet kavējies, tas nekaitēja procesam, tu biji ātri uz ceļa. Svarīgi nožēlot, nebūt nepaklausīgam, nesteigties un pievērst uzmanību Dievam uz viņa laikiem, jo šī ir galvenā, svarīgā daļa no procesa. Ļauj Dievam attīrīt, šķīstīt. Esam laikā, kad notiek Dieva sods un arī pāreja. Svarīgi, kā tu ej cauri šim procesam, un tava paklausība rādīs, cik ātri tiksi cauri procesam un kā process strādās priekš tevis. Paklausība, nožēla, pazemība, uzticība, pacietība. Otrā pusē ir milzīgas svētības klāt pievienotas. Tev jātiek testētai, apstiprinātai, pārbaudītai šajā procesā. Cilvēki no tavas ģimenes nav nonākuši šajā vietā, jo nav pietiekoši droši izkāpt. Baidījās, nebija daļa no procesa, jo Dievs izvēlējās tevi, bet tava paklausība izraisīs viņus sekot, būt brīviem, izpirktiem, transformētiem un atjaunotiem. Tu biji viena, kas lika pamatus. Dievs izvēlējās tevi laust barjeras, cietokšņus. Nožēla ir svarīga. Šī ir pāreja, moments, kur ir pabeigts, pirms redzi jaunu sākumu. Šķērsot sarkano jūru moments. Daudzi cilvēki neaiziet līdz galam, kad ir pāreja, bet tev izdosies šis posms. Tu redzēsi visu, ko Dievs ir teicis. Mateja 7, 13 līdz 14. Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet, bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir, kas to atrod. Daudzi neaiziet līdz galam.
pārstāj ticēt, nepabeidz visu, nepiedzīvo pilnību, ko Dievs ir runājis pār viņu dzīvēm, bet tev izdosies pāriet, un tu nemirsi tuksnesī. Dievs izgaismoja ciparu 3. Kad Jēzus nomira, viņš pēc 3 dienām cēlās augšā, un tas laiks kādam no jums ir tieši tagad, kur ir pabeigts process, un esi laika brīdī, kur Jēzus nomira, piepildīja rakstus un gaidīja augšām celšanos. Un kāds redzējis kaut ko 3 dienās, vai 3 nedēļās, vai 3 mēnešos? 3 simbolizē pāreju. Jēzus nomira un pēc 3 dienām cēlās augšā. Tā ir pāreja.